Jāsaka, ka šāds lēmums varētu būt zināma drošības sajūta pasažieriem. Tas, ka valstī pieder pilnīga kontrole pār uzņēmumu, un tas, ka valsts ir publiski apsolījusi, ka ieguldīs nepieciešamos līdzekļus aviokompānijas attīstībā, tas noteikti ir zināms atvieglojums tiem, kas lido ar Air Baltica. Tātad droši var iegādāties biļetes, plānot savus ceļojumus, vismaz tādā pārskatāmā nākotnē noteikti. Tā ir lietas pozitīvā puse. Pozitīvā puse varbūt ir arī tā, ka paliekot skaidrākai akcionāru struktūrai, mazinās dažādi riski, kas ir saistīti ar uzņēmumu pārvaldību. Teiksim, vai būs iespēja ieguldīt līdzekļus vai nebūs, kas ir patiesi īpašnieki, kas nav patiesi īpašnieki. Šie jautājumi tātad tiek tā atvirzīti, tā varētu teikt. Cits jautājums ir, kādā veidā šis konkrētais darījums ir noticis. Te droši vien varētu uzdot jautājumu gan par to, vai bija iemesls realizēt šīs ķīlas tiesības Latvijas Krājbankai. Var uzdot jautājumu droši vien arī par to, vai cena, par kādu notika šis darījums, bija atbilstoša šo akciju tirgus vērtībai. Un es pieņemu, ja tiks iecelts Latvijas Krājbankas maksātnespējas administrators, un viņš būs aktīvs, atbildīgs cilvēks, tad iespējams, ka šāds darījums varētu tikt arī apstrīdēts, pamatojoties uz to, ka tas varētu arī nebūt bijis Krājbankas noguldītāja interesēs. Otra puse, protams, ir tā, ka Bertolds Fliks un Bass nekur nepaliek. Tāpat šī līdzinējais privātais akcionārs ir izsniedzis aizdevumus. Šie aizdevumi sabiedrībai ir vai būs jāatmaksā agrāk vai vēlāk. Tas, ka ir iedragāta Bassa darbība ar šādām aktivitātēm, tas tikai ir signāls Bassa kreditoriem, ja, un kreditori tur ir daudz un dažādi. Tā nav tikai Krājbanka, tā arī Snoras banka. Nezinu, iespējams vēl kaut kādi aizdevēji, kas ir aizdevuši naudu, un līdz ar to darbības, dažādas tiesāšanās, tiesvedības, apstrīdēšanas, es pieņemu, ka nākotnē tur vēl joprojām sagaidāms. Man personīgi liekas ļoti saudabīgi, ka situācijā, kad valsts ir 99,8% akciju īpašnieks un Basam, pēc visiem paziņojumiem tātad nepieder neviena akcija, uz kāda juridiska pamata Basam tiek piedāvāts atkal piedalīties jaunā emisijā, iegādāties akcijas, sadarboties ar šo pašu otru akcionāru, kas viņu iepriekš jau ir uzmetis. Ja. Tur daudz gan ētiski, gan juridiski momenti, kas man liekas neskaidri visā šajā stāstā. Attiecībā par jauniem investoriem, es domāju, ka nākotnē ir, protams, jāskatās uz nopietnu strateģisko investoru aviokompānijai, jo valsts nav tas labākais uzņēmējs. Mēs to redzam daudzos gadījumos, kas mums ir Latvijā ar valsts uzņēmumiem. Bet es domāju, ka tas nav vienas dienas jautājums, tas ir tuvāko gadu jautājums. Ekonomiskā situācija Eiropā nav sevišķi spīdoša, pietiekami neskaidra. Aviācijas jomā ir daudzas aviokompānijas, kas šādus strateģiskos investors un vai vispār pircējus meklē. Tāpēc es domāju, ka tas labākā gadījumā, ja mēs tiešām pieejam šiem jautājumam nopietni, tad tas ir vairāku gadu jautājums.
Bet nevajadzētu no tā izvairīties, jo, kā es teicu, es godīgi sakot neusticētos valstī, ka viņa kā 100% šo te akciju pārvaldītājs tagad pārvaldīs kvalitatīvi aviokompāniju. Ir daudz piemēru ar Latvijas valsts mežiem, ar Latvijas dzelzceļu, pastu. Var minēt daudz uzņēmumus, kur pagātnē ir notikuši dažādi politekonomiski darījumi ar naudas līdzekļiem, un jau parādās zināmas indikācijas, ka, teiksim, privātā akcionāra intereses šajā te aviokompānijā nomaina ar valsti saistītas intereses. Šeit nesen tātad presē tika nopludināts darījums starp Air Baltica un Prudentia, kurš parāda, kā veiksmīgi var izmantot aviokompānijas līdzekļus, lai apmaksātu valdības konsultantu pakalpojumus, kas ir patiesībā viena akcionāra interesēs noticis darījums, un jautājums ir, vai šādu darījumu ir akceptējis padome, un kāda ir bijusi motivācija šādu darījumu akceptēšanai. Tā kā es domāju, ka tur būs daudz jautājumu, kurus sabiedrībai ir jāskatās līdzi. Arī uzņēmumu pārvaldē, teiksim, vai netiks iecelti kādi ar politiku saistīti cilvēki valdē vai padomē vai zem valdes kādās izpildu institūcijās. Un arī šeit tieši nesen Latvijas gaisa satiksmē ir notikusi, piemēram, valdes locekļu maiņa, kur atkal ir iecelti ar šo te uzņēmēju darbības virzienu nesaistītu personu, kurai nav acīm redzama nekāda pieredze konkrētajā gaisa satiksmes vadības biznesā, bet tāpēc ir pieredze ciešā sadarbībā ar premjeru, un tas ir jautājums, kad šāda te prakse tiks Latvijā pārtraukta.